Nu, galvenais, lai nenotiek viss pa īstam. Jā. Kaut gan, zin kā, ja notiek pa īstam, jā. Nu, es nekad mūžā neesmu nevienam iesitusi. Forši. Uz skatuves tev dota tāda iespēja. Tas tikai ļoti forši. Es pat ne tikai iespēju, bet purns vēl, pa kuru var uzšaut. Un tev par to nekas nav. Jā. Tieši tā. Un brilles pa gaisu, un viss forši. Nē, galvenais nesalauzt brilles. Jā. Galvenais tev rekvizīts tiešām. Jā, viss tāda. Brilles nav apdrošināts, aktieris ir apdrošināts. Tā kā viss ir kārtībā. Ja mēs tā nopietni tad, pirmais ir, tu nedrīkst trāpīt partnerim, otrs variants ir, lielākoties jau praksē uzrādās tas, ka efektīgāk ir tieši tajā brīdī, kad tas kontakts fiziskais ir mazāks. Tā aktieru meistarība, sauciet to par aktieru meistarību vai triku atspēle vai atreakcija. Šajā gadījumā, jebkurā sitienā, jo labāk atspēlē tas, kuram iesit, jo tas ir efektīgāk. Nevis tieši tādā sitējs nav tas, kurš padara to efektīgu. Efektīga ir atspēle. Jo realitātē jau tu sit un tu pa gabalu sit un otrs ja? Kaut kā tā. Bišķi labāk, bet jā. Dzīvē intīmās dzīves ir viss intīmais, ko neredz publika. Bet šoreiz intīmās dzīves būs tas, ko redz publika. Jā, mēs tā kā drusku iespējams pārslēgst caurumu, varēs paskatīties. Tad tur arī viss ir, kas ķīvēs, tas mīlēs. Tā plus mīnus varētu teikt. Kā es lību, lai nospēlētu? Tu manā vietā droši vien kādu citu iztēlojies, vai ne? Nē. Es arī īstenībā nē. Jā, tas esi tu. Un es mīlu tajā brīdī. Kā es lai ir jābūt? Mēs neko Jā, beidz. Es domāju, kā lai atbilst jautājumu. Mēs neko nespēlējam. Visi pa īstam. Bet uz skatos arī ir pa īstam. Bet, protams, ka pa īstam. Protams. Kāda spēlēšana tur? Kāda savādāk tur? Kas tad tās pa intīmajām dzīvēm, ja tur kaut ko spēlē? Neko nē, visi pa īsti. Neatkārtojiet to mājās. To, ko jūs redzēsiet izrādē, neatkārtojiet mājās.